Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Šajā pamācībā mēs detalizēti izskatīsim, kā veikt bezmaksas diagnostiku un kā saņemt remonta pakalpojumus tieši pie durvīm. Pirmkārt, ir svarīgi saprast, kāda veida problēmas jūs varat diagnosticēt paši. Mēs runāsim par dažādiem rīkiem un metodēm, kas jums palīdzēs. 1. Identificējiet problēmu, sāciet ar problēmas noteikšanu. Vai tā ir elektroniskas ierīces, automašīnas vai citu tehniku problēma? Pierakstiet, kas tieši nedarbojas un kādas kļūdas jūs novērojat. 2. Izmantojiet diagnostikas rīkus. Ja jums ir pieejami diagnostikas rīki, piemēram, multimetri vai speciālas programmas, izmantojiet tos, lai precizētu problēmu. Piemēram, automašīnu gadījumā varat izmantot OBDI skeneri, lai iegūtu kļūdu kodus. 3. Pārbaudiet ražotāja norādījumus. Dažreiz ražotāji piedāvā savus diagnostikas rīkus vai metodes. Pārliecinieties, ka esat iepazinies ar visiem pieejamajiem resursiem. 4. Bezmaksas diagnostikas pakalpojumi. Daudzi servisi piedāvā bezmaksas diagnostikas pakalpojumus. Izpētiet vietējos piedāvājumus un sazinieties ar servisa centru, lai noskaidrotu, vai viņi piedāvā šādu pakalpojumu. 5. Saņemšana pie durvīm. Ja jūs nevēlaties doties uz servisu, daži uzņēmumi piedāvā pakalpojumus tieši pie durvīm. Jums tikai jāizvēlas piemērotākais pakalpojums sniedzējs, kas piedāvā šādu iespēju. 6. Piedāvājuma saņemšana pirms remonta. Pirms jebkura remonta uzsākšanas ir svarīgi saņemt detalizētu piedāvājumu. Tas ļaus jums saprast, kādas izmaksas būs un kāds būs remonta process. Lūdziet detalizētu aprakstu par veicamajiem darbiem un iespējamiem papildus izdevumiem. 7. Sadarbojieties ar speciālistiem. Ja jums ir nepieciešams profesionāls remonta pakalpojums, izvēlieties uzņēmumus ar labām atsauksmēm. Sazinieties ar viņiem, lai pārunātu jūsu problēmu un noskaidrotu, kā viņi var palīdzēt. 8. Noslēguma piezīmes. Kad esat saņēmis piedāvājumu un apstiprinājis remonta darbus, pārliecinieties, ka saņemat rakstisku līgumu. Šādi jūs būsiet nodrošināts pret neparedzētām situācijām un varēsiet vieglāk risināt jebkādas problēmas, kas var rasties remonta procesā. Sekojiet šiem soļiem, lai efektīvi veiktu diagnostiku un organizētu remonta pakalpojumus, kas pielāgoti tieši jums. Jūsu laiks ir vērtīgs, tāpēc izmantojiet šos padomus, lai maksimāli efektīvi risinātu tehniskās problēmas. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.